Gribētu vērtēt, kas ir gājuši ķērs un vēsturē ir savs virzījums, un ja mēs tādā nopietni skatāmies, mēs jau lūkojamies no suņa perspektīvas un neredzam visu laukumu, bet principā viss laukums ir tomēr lielā vēstura, notikuma secība, un mēs esam tikai sīki spēlētāji ar visu savu Latviju, ar visām savām problēmām, mēs esam sīki spēlētāji šī spēlē. Bet es gribu te pievērsties vienam jautājumam, kas varbūt skaidros vienam otram apskaidros smadzenes, kad visa atmoda pēc būtības bez padomi funkcionāriem nebūtu notikusi. Tad, kad mēs izveidojam, es jau biju pašā sākumā visā tādā procesā, un kamēr mums nebija pieslējušies vesela rindu, varētu teikt tādu nozīmīgu funkcionāru, tikam jau viss tas jautājums buksē. Tautā bija šis pacēlums, un nav jāaizmirst, ka Solidarnošs jau bija jau atrāvusies Polija no šī dzelzs apkampiena. Gaisā virmoja tas, kad nāk jaunas pārmaiņas, šīs pārmaiņas bija visos cilvēkos, un uz tā viļņa bija ne tik daudz saprāta, bet emocionālais virziens. Cilvēki ar jūtām piedalījās barikādēs, nevis ar saprātu. Un tā bija laikmeta elpa, un šo praktisko darbiņu izdarīja vesela rinda, varētu teikt, augsta ranga bijušie padomi funkcionāri. Visi sakari kanāli, kurus mēs izmantojam, Tautas fronti, ko izmantoja, bija cilvēki dažādās ministrijās, izpildu komitejās, un kur tas bija, kuriem bija pieejami sakari, kuri tika izmantot, varētu teikt, pagrīdes, tādā laikā pagrīdes darbā. Jā. Un līdz ar to šīs korporatīvās saites, kuras bija padomju nomenklatūrā, lēnā garā pārvirzījās pāri otrā frontē. Un tas ir pilnīgi loģisks vēsturisks gājiens, jebkurā revolūcijā vienmēr tā arī paliek, kad šīs korporatīvās saistības ir daudz augstākā līmenī nekā ideoloģiskās saites. Komunisms, nacionalisms, kas tas ir, kreisie, labie, vidējie, viss tās ir tikai piekāriņi, bet ja ir spēcīgas korporatīvas saites, tad tas jautājums aiziet. Es gribu atgriezties pie ļoti seniem notikumiem, un tie senie notikumi ir Latvijas Saima, kuru lamāja, bet kurā tiešām bija ārkārtīgi pamatīgi normāla demokrātija. Kā varēja būt, kad Vācu-Baltiešu frakcija pa 20. gadam. Jā. Kā Vācu-Baltiešu frakcija varēja zināmā mērā šo to izspiest to, kas nebija letiņiem nemaz tik izdevīgi. Jā. Bet tā kā viņi bija ārkārtīgi labi organizēti, jo nepavēlti Vācu-Baltieši visi lielāko daļu bija korporeļi, un korporeļu vidū ir daudz stingrāk likumi nekā kaut kādā partijā, kurā ir jāpaceļ pirksts, jeb tā tālāk. Tur ir pavēļu un paklausības sistēma. Un šī sistēma nostrādāja. Un vienu otru jautājumu, kas bija amatniecībai, atstāt zināmas prioritātes, zināmas, teiksim, Vācu amatnieku savienībai un kas tur bija, viņi izkaroja tās savas bijušās pozīcijas, kādas viņiem bija pirms tam, neskatoties uz to, ka procentuālais sastāvs Latvijā bija ārkārtīgi mazs. Bija tikai 3% Vācu-Baltiešu. Rīgā bija 10%, bet caurmērā bija tikai 3%, un tie 3% varēja panākt diezgan nopietni, jo viņi bija labi organizēti. Lūk, šis ir vienkārši no tiem piemēriem, kā tad ir ar šiem nomenklatūras cilvēkiem. Padomju nomenklatūras cilvēki bija ārkārtīgi labi korporatīvi organizēti.
savstarpēji atbalstoši, un visi viņi bija zem āmura. Ja kāds kaut kur nostočīja, kaut kur neizgāja, tā viņu eliminēja. Nevajag aizmirst. Tā bija paša savu mafiju. Jā, un nevajag aizmirst, kad universāla veikala direktoru notiesāja uz nāvi. Jā. Pa kaut kādu afēru un tā tālāk. Tas bija netik daudz, bija svarīgi viņu nošaut, bet bija svarīgi tiem partijas darboņiem, kuri kaut kā izgāja ārpus sava loka, kad tas ir neglābjami. Lūk. Un tad mums nav ko brīnīties, ka šīs korporatīvās saites darbojas savu interešu jomā. Ja man ir 200 cilvēki vajadzīgi partijā, ja nu es tieku pārtām piesam barjeriem, ja man ir kārtīgs sponsors, tad tie visi 200 cilvēki ir pie šeftes. Tas taču ir smieklīgi. Partija ar 200 cilvēkiem. Kur partijai vajadzētu būt 1% no iedzīvotājiem sastādīt. Tātad no 2 miljoniem tie būtu nieka 20 000. Tad tā būtu partija. Lūk, un šī sistēma iedeva iespējas tiem, kas bija jau labi organizēti, palikt pie šprices. Taču nav mums ko sevišķi par to domāt un nav ko uztraukties, tā ir vēstures virzība, zināmā mērā nenovēršamība, un tāpēc arī nevajag runāt, kur tad ir mūsu ideāli. Mūsu ideāli bija citi. Mūsu ideāli bija viena. Mēs gribējām tikt no šīs sistēmas ārā, bet mēs neapzinājāmies, ka šī sistēma balstījās uz kaut kādu augstākā līmeņa, vidējā līmeņa korporatīviem saitiem, kur savā labā tomēr visu nokārtoja. Un viņiem, teiksim, brīvā tirgus apstākļos bija nesalīdzinām augstāki griesti. Tad viņiem varēja piederēt Volga, varbūt viņš varēja pat kaut kādu būdu uzcelt Jūrmalas kāpās un tā tālāk, bet tagad viņš var kaut vai luksus tvaikumu nopirkt. Tā taču ir pilnīgi cita perspektīva. Un tātad tautiņa pēc būtības paliek tāpat, kā Franču revolūcijas laikā, kā jebkurā kultūras sabrukuma un jaunās kultūras radīšanā, kad viņi paliek tur, kur viņi bija, un varbūt viņi atmet drusku vairāk no tā treknā gala. Varbūt, bet samēri starp bagāto un nabago ir tagad nesalīdzinām. Tas ir bezdibens, kas ir starp bagāto un nabago. Un tas arī tam arī bija jānotiek. Ja mēs rūpīgi paskatāmies visu kultūru uzplaukumā un bojājā, un ja mēs tagad aizējam drusku nost no parikādiem un padomājam to, kas notiek Eiropā, kad Eiropas kultūra kā tāda tiek sagrauta, ir jau sagrauta. No Eiropas kultūras jau tikpat kā nekas nav palicis. Visa subkultūra ar visiem tām sekām, ar absolūtu pienākumu sajūtas trūkumu, kur, piedodiet, tanī laikā, kad es uzaugu, tad pirmais jautājums bērnam bija pienākums. Bija pienākums un tad tikai tiesības, tad, kad tev esi izpildījis savus pienākumus. Šodien tas tā nav. Bērnam ir tiesības bez jebkuriem pienākumiem. Tā ir pilnīgi cita kultūra, kurā mēs esam nonākuši. Bet tā ir visa Eiropas virzība, par to mums nav ko raudāt, bet es aicinu jebkuru, kuram nav slinkums, iepazīstaties tiešām ar Latvijas vēsturi, ar Latvijas periodu, pirmās neatkarības periodu. Paskatieties, kādi bija nodokļi, kādi bija ienākumi, cik bija ierēdņu uz cilvēku, cik cilvēkiem bija jāpabaro viens ierēdnis, tie ir pilnīgi nesalīdzinām lielumi. Un galvenais, kad eksistēja demokrātija. Ne jau tas, kad tu vari aiziet uz vēlēšanām, nosaka demokrātiju. Demokrātija nosaka tas, cik atbildīgs, jeb cik atkarīgs cilvēks bija no tā, ko viņš tautā izdarīja. Toreiz atgriezeniskā saite bija ārkārtīgi īsa.
jo deputāti bija brīvie deputāti lielākā daļa, un tie bija savu cilvēki ievēlēti. Un ja viņš kaut kādam Šmuljānam pārdeva kaut kādu koncesiju, tas par to jau viņam neko vēl neizdarīja, bet ja uzlika kaut kādu nodokli to, kas žņaudza nost, tad viņu noņēma no laukuma, viņam tādā politikā nebija ko darīt. Un līdz ar to tam deputātam tādā laikā bija atgriezeniskā saite viņa darbībai ar viņa karjeru, bija ļoti īsa saite ar tautiņu, un līdz ar to ar viņu nevarēja atļauties tādas cilcības strādāt, kā strādā šodien. Nu, ir jau, nevajag runāt par tādām smagām lietām, bet viena ilustrācija. Jauns satiksmes noteikums, 80 km ierobežošanās grantēciem ceļiem. Tur, kur praktiski neviens vairāk pa 60 nebrauc, uzliek 80. Ko tas dod? Var papildus kaut kādi lauku policijā, papildus kadrus ielikt, var papildus sodus uzlikt, var iekasēt naudu, ir darbība nekurienē. Jo nevienam, satiksmes zīmes uzliek 80 pirms katra grantētā ceļa, pirms iebraukšanas kūti, kas pa milzīgu darbu lauku. Bet neviens jau nav lūdzis, neviens no tautas nav prasījis, veči, nu taču uzdariet kaut ko tādu, lai to grantēto ceļu nebūtu, bet nevis, lai uzlikt ierobežojumu 80 km. Tas ir tikai viens no piemēriem. Bet paskatāties Saeimas stenogrammas, un jums mats sacelsies stāvus, ar kādām muļķībām tur nodarbojās. Bet tā ir viena lieta, ko es gribu aicināt. Aicināt to, kad jebkura kultūra ir iet bojā savā laikā. Bet tas, kad Eiropa mirst, ir pilnīgi skaidrs. Bet vajag skatīties tā, kad arī rudenī ir savs skaistums. Rudenī dzeltenās lapas, kuras nozīmē nāve, ir tomēr skaistas. Arī ziema, kur ir pēc būtības naiva, ir savu skaisto, balto sniegu, ir skaista. Priecāsimies par to, kas ar šī trakajā, riebīgajā un neaprakstājumā, kā saka, ārprātā notiek, mēģināsim saskatīties skaisto. Gremdēsimies atmiņās par mūsu dižo nākotni, pagātni, kad Latvija starpkara periodā līdz Ulmaņa laikam bija visdemokrātiskākā valsts, varētu praktiski teikt pasaulē, tūlīt aiz Šveices. Visfantastiskākā, kur īsā laikā no absolūti izpostītas zemes, kur ar rietumu Eiropu viņi bija nesalīdzinām vairāk izpostīti, 5-6 gadu laikā viņa atelpoja un sāk dzīvot. Un skolas bija, un jau tad eksistē 4 gadu izglītības kvota, kur Vācijā vēl tādā pašā laikā vēl bija 2 gadu izglītība. Ar redzot šo skaisto periodu, kuru nomāca pēc būtības Ulmaņa laika propaganda, kur vēl ļoti daudzos ir dzīve, ka tie bija zelta laiki, tad atgriezīsimies pie tā, cik skaisti var dzīvot. Ja tautā ir apzinīgums, kad ir atbildības sajūta, kura latviešiem bija fantastiski tanī laikā, un kad tieši ar šo apzinības sajūtu, kad pa priekš, kad tu var, vispirms ir pienākums, un tad ir tiesības. Un lūk, šīs pienākuma apziņa atzemdēt to savos līdzpilsoņos, savos bērnos un tā tālāk mēģināt atgriezties pie Latvijas brīvvalsts laika kultūras un kultūras tradīcijām. Ja mēs to kaut vai vienu pilienu katru dienu darīsim, piliens var izdobt akmenī caurumu. Ko ar jums novēlu? Paldies, Johan, tev par šiem skaistajiem vārdiem. Un būtībā es teikšu tā, ka neteko pielikt, neteko atņemt. Skaistas dziesmas nav garas. Jā, tātad paldies Johanam Donasam. Un Inns Heidemans bija tāda uzklausītāja lomā. Un šeit raidījumā Gaita mēs klausāmies
pulkstens 10. katru sestdienu un ar atkārtojumu nākošajā piekdienā pulkstens 16. Un atkal paldies un uz sadzirdēšanu.